Sveiki, mīļie draugi! Mani sauc Agnes Muižniece, un šis ir mans YouTube kanāls Laipni lūgti. Manā tādā nelielā mistiskā pasaulē, kuru jums dodu pieejamu un ar prieku dalos ar informāciju. Manuprāt, ļoti vērtīgu, kas maina gan uztveri, gan dzīvi. Šodien, draugi, gribu parunāt par pavasari, par pirti, par vasaru, par plāniem. Nu, var sakot, aiziet! Jūs jau esat pamanījuši, vai arī tie, kas man redz pirmo reizi, es darbojos ar pirtīm. Pirts tā ir daļa no dabas, tā ir daļa no manas dzīves, par ko es ļoti pateicīga savam vīram, par ko es esmu ienākuši šajā pasaulē, un arī pirts skolai un zināšanām, kas ir mūsu zemē, par augiem, par dabu, un par visu to, ko un kā mēs varam piedzīvot pirtiņā. Un šobrīd ir fantastisks laiks, kad viss plaukst, starp citu, draugi. Viss, kas tagad plaukst, gan pumpuriņi, gan mazās lapiņas, ir ēdams. Un jūs jau mani zinat, un jau te ir daudz arī receptes bijušas, kas ir garšīgi un veselīgi šajā pavasarī. Noteikti to pamēģiniet, jo atjaunojās enerģija. Koki mums un daba palīdz. Viņi dalās ar mums ar šo enerģiju un liekas, kā lai pamostās pēc ziemas vai kā lai atgūst to enerģiju. Dabā viss ir pieejams. Mūsu aptieka ir zem mūsu kājām. Mums atliek tikai pieliekties. Atliek to iepazīt un baudīt. Pirts, mīļie pavasarī, ir kaut kas fenomenāls, jo šobrīd jau ievas manā galā vēl neplauks, un tas ir tik interesanti pavasarī, īpaši mēs to novērojam pirtskolā un pirtnieku pasaulē, kad vienā galā jau zied, otrā Latvijas galā vēl tikai lapiņas nāk. Līdzīgi šobrīd manā galā ievas vēl nezied, lapas nu jau ir, bet nākošu nedēļu, kad būs pirtiņa 27. aprīlī, būs jau ievu slotiņas. Mēs jau varēsim baudīt ievas tvaika pirtiņā, kas smažos pēc mandelēm, un ieva vispār ir brīnišķīgs piedošanas augs. Cik interesanti, kad viena no tādām pirmajām, ko mēs pavasarī varam baudīt, tā ir ieva, kura ir piedošanas augs. Tīrības, dezinfekcijas. Ļoti interesanti ir ievu izmantot arī ikdienā. Latvijā ir fantastiski meistari un tik gudras viedas sievas, kas ievu jau ir ielikuši hidrolātā, ko tu vari brīvi pūst savā laukā. Es visu hidrolātus pūšu arī mutē. Ievas hidrolāts ir mans absolūtākais favorīts, kad es mainu gultasveļu, jo ieva ir absolūti antibakteriāla. Pat ir tāds pētījums, ir 2 baltmaises gabaliņi. Uz viena uzpūšu ieviņu, ieviņas eļļu, uz otru neko. Kā jau mēs zinām, baltmaize ļoti ātri sapelē, bet uz tā maizes gabaliņa, kurš pat bija maisiņā, bija šis ievas hidrolāts un eļļiņa, nekas nepelē. Līdz ar to arī, kā vasarā, kad ir šis laiks, kad ir kādreiz mitrāks gada laiks, citreiz to gultasveļu arī var just, un ir kaut kāds mitrums, vai tur, piemēram, šobrīd nekurina Rīgas pilsētā jau, un ne tikai Rīgā, bet vispār pilsētās. Ja tu jūti to mitrumu, zini, ieva ir tas augs, ko tu vari lietot un izmantot. Tāpat ieviņa ir brīnišķīga, zinu, arī mūsu senči, viņa lika ūdenī. Ievas zariņu, un tas padarīja ūdeni tīru, dzeramu un vēl tādu ar dabas enerģiju uzpildītu. Vari šādi eksperimentēt, arī pamēģināt. Ievas lapiņas, es viņu šobrīd ēdu, ejot uz mežu gar ievām, es ievedu tik vienu lapu mutē un kaifoju par to, kad viņa garšo pēc mandeles, un viņai ir tāda maiga, nedaudz rūgta, garšīga garša. Jo tu atceries, viss, kas ir rūgtais, ir par aknu, un ir par šo pašu tīrīšanās procesu. Starp citu, pāris video zemāk ir par aknu, ko tu var noklausīties, jo šie ir vēl joprojām aknas mēneši, marts, aprīlis, maijs. Iesāku par pavasari, par augiem, mīļie. Tātad pirmā šobrīd plauks ieva, mums būs ievpirts. Tad jau sāks plaukt un ziedēt ābeles, kas ir par mātišķumu, un arī būs dziļas ābeļu ziedu pirtis. Tad jau būs cēriņu pirtis. Nu, šis laiks šobrīd būs absolūti tāds burvestīgi maģisks. Nebaidos šo vārdu, jo daba dziedē, bet daba ir arī par skaistumu, par labsajūtu, par šo vieglumu, par sievišķību.
Daba mums burtiski ļauj meitenes atdzīvoties, atplaukt, uzziedēt un atveseļoties. Par to ir pirtiņas. Meitenes, kas ir bijuši jau pirts pasākumos, zina, ka šie pasākumi nav, tā sanācām kopā, pabaudījām un bija forši. Šeit ir diezgan dziļi, jo es esmu noteikti terapeitiskais pirtnieks, tāpat esmu arī transformācijas kaučs un visa mana dzīves uztvere un mans tāds dzīves izziņas process vienmēr ir bijis caur dziļiem procesiem. Satikt mani nozīmē izmainīt pēc tam savu dzīvi, un viss, kas tavā dzīvē ir jāpalaiž un jāatlaiž, tev atliek satikt mani, jo es tādu enerģiju dodu. Tā kā iznīcināt visu veco, izraut, tā kā nopostīt, lai var nākt jauns. Laikam tas ir tas mans uzdevums, nevis laikam, bet ir. Katram vienam, kurš arī mani satiek. Tāpēc es dziļi dalos ar informāciju un zināšanām katrā vienā pirts pasākumā. Internetā mājaslapas vietnē agnesmožniece.com vienmēr var izlasīt arī programmu, un arī tas pirtnieks, ar ko es kopā būšu. Šajā mēnesī tā būs Rūta pirtniece. Iedomājieties, tāds foršs uzvārds pirtniece, Rūtīte, sveicieni tev. Un šajā mēnesī mēs arī dalīsimies ar pašizdziedinošām tehnikām. Zini, kā bija pagājušajā pirtī? Meitenes sēž uz lāviņas tvaika pirtī un savā starpā runā. Tik interesanti. Es eju pie fizioterapeita, pie osteopāta un vēl visādākas tur tehnikas šur tur mācos un visu kaut ko ap sevi par masāžām. Pie masāžista eju, masiera. Un neviens man nekad nav parādījis un pastāstījis, ko es pati ar sevi varu darīt. Un tad, mīļās, zini, ka tad, kad tu nonāc manās rokās, manās plašajās mīlestības apskāvienu rokās, tu uzzināsi, kā sev palīdzēt arī ikdienā. Par to ir pirtiņas, par to ir pirts pasākumi. Un tāpēc esi laipni lūgta pievienoties, lai kaut ko vairāk uzzinātu un izzinātu par sevi. Un, mīļās, dīķis jau sen ir atkusis, un viss arvien vairāk zaļo, un mēs daudz vairāk varēsim baudīt arī apkārtni un to, kā ir šeit pie mums, tepatās netālu no Rīgas. Esmu Ķekavas novadā, tā kā droši vari pievienoties, lai baudītu gan dabu, gan atmosfēru, gan vidi, kas ir šeit, un baudītu arī to klātbūtni, kādas mēs, kā meitenes, sanākam kopā katrā pasākumā. Un tas ir tik interesanti. Katru reizi šī satikšanās ir, viņa ir tāda ne tikai izglītojoša, bet šī satikšanās ļoti, ļoti sirsnīgas. Mēs iepazīstam, mēs tā kā jaunus draugus iegūstam, jo ikreiz meitenes stāsta, ziniet, man nav tāda vide kā šī. Es atbraucu šeit, uzpildos, iegūstu gan motivāciju, gan iedvesmu, iet un dzīvot savu dzīvi. Būt par māmu, būt par sievu, būt par darbinieci savos darbos, projektos un radīt un būt. Bet šeit es gūstu iedvesmu. Gan relaksējos, gan pašizdziedinos, gan arī gūstu šo motivāciju iet un darīt savā dzīvē. Nu tā kā par to ir šīs pirtiņas un šie pirts pasākumi. Protams, ka tas arī dziļš relaks, jo mēs arī pirtojamies, mēs ejam dīķī, mēs arī pēc tam šeit tādus pašizdziedinošas lietas un pieskārienus piedzīvojam. Mēs garšīgi ēdam, našķojamies. Pirts nav par ēšanu, bet tā, ka meitenes ir izpērušās, tad mums pat speķmaizītes vienmēr aiziet uz urvā pašas pirmās. Tā kā būt šajā vidē, es teiktu, ir jābūt muļķim, lai to neizmantotu. Ir jābūt galīgi kuku, lai neatbraukt un to nebaudīt. Tā kā, mīļās, aicinājums, vari būt šeit, to visu baudīt, piedzīvot un ņemt vērtīgo, kas noder tev tavā dzīvē. Šī paša video aprakstā ir mājaslapas adresīte, droši uz tās var spiest, un tu redzēsi, kas notiek pirtsdienā, vēl tā smalki pa blokiem, varēs apstīties pati, iedziļināties. Un noteikti piesako man Instagramā, un tur ir tā josla, kur ir, kas saucās tā ļoti gudri highlights, bet kur ir saglabātā informācija par tēmām. Atrod tēmu pirts un droši iepazīsties, paskaties, sajūti to, kas šeit notiek. Tur ir saglabāti visi iepriekšējo pasākumu pieredze, piedzīvotājs, sejas varēsi redzēt. Un tad tev būs arvien vieglāk izlemt, vai šī ir tava vieta, vai tu vēlēsi šeit pievienoties. Tā kā droši. Šis viss ir pieejams tev, lieto to savā ikdienā un uz tikšanos.